Vai veģetīvā distonija ir kā video spēle Mario vairākos līmeņos? Būsim godīgi paši pret sevi. Ejot cauri šim etapam, ir bijusi sajūta, ka tu iestrēgsti kā pirmajā līmenī, netiec uz priekšu. Tad tev liekas, ka tu nonācis trešajā līmenī, bet atkrīt atpakaļ uz pirmo. Šīm visām sajūtām ir savas fāzes, un tādēļ esmu izstrādājusi 5 līmeņus, balstoties uz psihodinamikas niansēm. Katrā līmenī mēs izdzīvojam dažādu simptomu intensitāti, emocionālos stāvokļus un uzvedības modeļus. Par tiem es sīkāk runāšu savā online lekcijā, kura iznāks pavisam drīz, bet tagad īsumā 2 video. Pirmais Mario līmenis, jeb veģetīvās distonijas līmenis, saucās akūtā krīzes fāze. Kāds ir iekšējais dialogs pirmajā līmenī? Ar mani notiek kaut kas briesmīgs. Es vai nu nomiršu vai sajukšu prātā. Raksturīgie šķēršļi pirmajā līmenī. Ļoti intensīvi fiziski simptomi, protams, kas traucē kustēties uz priekšu. Dominē izmisums, nevis racionāla domāšana. Pārliecība par smagu slimību, nespēja uztvert mierinošu vai loģisku informāciju un akūta vajadzība pēc glābēja. Un kā iziet pirmo līmeni? Protams, tev nedara padomi nomierinies, un tajā pašā laikā nedara arī dziļa pašanalīze. Tev šajā pirmajā līmenī vajag drošību, vienkāršus skaidrojumus, empātiju, mediķa atbalstu, ideālajā gadījumā atrast vienu speciālistu, kas būs kā projekta vadītājs tavam turpmākajam ceļam. To nav tik viegli atrast, bet jā. Un kas ir jāsaprot, ka šajā pirmajā līmenī tev nav mērķis uzreiz uzvarēt, jā? Tev ir svarīgi iziet šo pirmo līmeni, pirmkārt saprotot tehniskos procesus tavā organismā, tehniskos, jo tu tajā brīdī visvairāk baidies par savu dzīvību. Un bez haosa un pārspīlējuma doties tālāk. Otrais līmenis – dezorientācija, informācijas labirints. Tad mēs maldamies informācijas apjomā. Ja tikai tālāk, apsveicu, jā, tu esi otrajā līmenī. Trauksme šajā līmenī vairs nav tik asa, bet tu esi hroniski noguris. Noguris no saviem simptomiem un noguris no sevis. Un tavs iekšējais dialogs otrajā līmenī ir kāds? Esmu izmēģinājis visu, nekas nepalīdz. Un kas ir raksturīgie šķēršļi otrajā līmenī? Ārstu, metožu, fórumu, alternatīvo risinājumu maratons, diagnožu kolekcijas, neusticēšanās nevienam izņemot sevi. Un ar kādu pieeju iziet otro līmeni? Pārtraukt haotisko glābēju meklēšanu, tas ir numur 1.